Atnāc šur, paskaties, ko es atradu. Masta maksimālais pacelšanās augstums ir 8,5 metri. Pamēģināsim! Ja neapmierina esošā pozīcija, mastu var mierīgi pagriezt, jeb gaismas. Izņemam tapiņu un griežam. Masts ir aprīkots ar krēslas sensoru, kas ir ļoti svarīgi īstenībā. Respektīvi, iestājoties tumšākam laikam, masts automātiski ieslēdzas prožektorus. Tāpatās masts ir aprīkots arī ar timeri, kas ir ļoti labā feature. Respektīvi, operators, jeb cilvēks, kas darbojās ap mastu, viņš var uzlikt sev iestatīt laiku, kurā viņam ir svarīgi, lai tas prožektors respektīvi ieslēdzas vai attiecīgi izslēdzas. Ja tas ir nepieciešams un objektā tev tas ir svarīgi, tad katram prožektoram ir atsevišķi savs slēdzīts. Masts ir aprīkots ar divām papildus rozetēm. Viena ir 16 ampērīga vienfāza rozete un otra ir parastā 220 rozete. Stiprās vēja brāzmās masts automātiski saprot, kad ir stiprs vējš un laiž mastu lejā. Neskatoties uz to, ka visas atbalsta ķepas ir nolaistas, bet kāds mēģinās nolaist rokas bremzi, masts automātiski laidīsies lejā. Pamēģināsim. Forša funkcija ir, kad tu redzi degvielas atlikumu tvertnē. Respektīvi, tev nav jāskatās, jāvar vaļā kaut kāds vadības panelis vai jāzīlē, cik degvielas ir palicis bākā. Vieglais masta prožektora korpus ļauj viņu viegli pārvietot, respektīvi ar B kategoriju. Tev nav speciāli jāmeklē kaut kāds transports, lai aizvilktu šo mastu uz objektu. Tā kopējā masa nepārsniedz 750 kg. Atradām vēl foršu feature, ar cēlāju mehānismu, kas tev ir objektā, tu droši šo gaismas mastu vari pārvietot uz kāda pārseguma vai droša pamata. Ja arī tu vēlies savā objektā strādāt droši un gaišā vidē, tad sazinies ar Storent un mēs tev piedāvāsim šādus gaismas mastas.